lasīsim no Jāņa evaņģēlija. Mums mazliet tāds garāks teksts būs tiem, kuriem grūti nostāvēt. Tie droši nekaunieties, variet apsēsties. No Jāņa evaņģēlija 5. nodaļas no 1. līdz 9. pantam. Pēc tam bija Jūdu svētki un Jēzus nogāja uz Jeruzalemi. Bet Jeruzalemē pie aviju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betesde, ar 5 stabu ailēm. Tanīs gulēja liels pulks slimnieku, aklu, tīzlu, izskaltušu, kas gaidīja uz ūdens kustēšanu. Jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķī un ūdeni sakustināja. Kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens kustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. Tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Jēzus redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi vesels kļūt? Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas man ienestu dīķī, kad ūdens sāk kustēties. Bet kamēr es pats noeju, cits jau aiziet man priekšā. Un Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt. Bet tā diena bija sabats. Āmen. Paldies Tev, kungs, Jēzu, par šo žēlstības rītu, ka varam būt kā draudz Tavā namā un dzirdēt Tavu vārdu, kungs. Mēs lūdzamies šajā brīdī, kad Tu nāc un nolaidies, kā svētais gars Tu. Un runā uz Raivi, runā uz mums, ka mēs varam dzirdēt Tavu vārdu, Tēvs, un saņemt to un likt, lai šī sēkla augtu arī mūsu sirdīs. Un Tēvs tiešām pieskaries un svētams svētī šo vārdu. To mēs izlūdzamies Tavā vārdā, Jēzu. Āmen. 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 Varētu apsēsties, lūdzu. Mums tāda dziedināšanas tematika. Šajā dievkalpojumā lasījām 2 stāstus, viens Bībeles lasījumā, otrs sprediķī, kur tiek dziedināts cilvēks. Un, manuprāt, tāda ļoti liela tēma visos laikos, visos gadsimtos ir bijusi dziedināšanas tēma draudžu dzīvē. Tiek rīkoti dziedināšanas dievkalpojumi. Par dziedināšanu tiek sludināts, cilvēki pēc dziedināšanas ilgojās. Tomēr man ir jāsaka, ka mēs reizēm cilvēki, mēs nākam pie Jēzus un mēs vēlamies tapt dziedināti. Un to mēs, tā pirmā doma ir dziedina manu miesu, un mums kaits katram savas. Un jo gadi skrien, jo kaits mums parādās arvien vairāk. Tā nu tas ir, miesas būdas sadilst. To saka Pāvils vienā no vēstulēm korintiešiem. Bet pāri visam, kas mums kaitētu pie miesas un ko var Jēzus dziedināt, es joprojām esmu tas Dieva bērns, kurš saka, ka Jēzus joprojām var darīt tieši tos pašus darbus, ko viņš darīja aprakstot evaņģēlijus, jaunajā derībā. Tos pašus. Tīzlus, kroplus, augšā celt miroņus, man pie mana kunga spēks nav mazinājies nevienā mirklī. Tomēr pāri visam, kas tev un man kait pie miesas, vissvarīgākā ir dvēseles un sirds dziedināšana. Un man ir tā sajūta vienmēr bijusi, ka Jēzus, kad ķerās klāt pie manas dzīves, tad viņš sāka nevis ar tām vieglākām lietām, bet ar tām sāpīgākām lietām. Un vakar braucot mājās, es klausījos vienu interviju, jeb raidījumu drīzāk, un tur bija interesanti. Tur 2 vīri runāja, un tas viens no viņiem teica tā, ka mēs reizēm ejam dzīvē cauri grūtībām, un tad ir tāds saspringums, kaut viņas ātrāk beigtos, un tad, kad viņas beidzās, mēs gribam noslaucīt svietu, teikt, Dievs, paldies, tu man izvedi cauri, bet ziniet, ko Dievs atbild? Jā, es tev sagatavoju nākamajam uzdevumam. Vienkārši nākamajam. Tu to pirmo līmeni izturēji, forši, man ir prieks par tevi, bet drīz būs arī nākamais. Un es tev došu spēku, lai arī tur tam iziet cauri,
un pēc tam godāt manu vārdu draudzes vidū. Ir tādi posmi, es dzīvi mācos sadalīt tādos posmos, un tad katrā no tiem posmiem mazliet apzināties, kas manā dzīvē šobrīd ir par posmu. Es esmu lūdzis no Dieva dažkārt, nevienmēr Dievs man ir atbildējis un skaidrs deva atbildi, tagad tu ej cauri tādam posmam, un reizēm viņš lasot Bībeli caur brāļiem un māsām, jā, man arī ir paskaidrojis, kas šobrīd man par posmu ir, kāpēc man tas ir. Un kad drīz, no tādas Dieva perspektīvas, kad drīz visām mokām pienāk gals. Tas viens gals pienāks, ka mēs no šīs zemes iesim uz tēva mājām, bet ir arī posmi, kas mūsu dzīvē iesākās un noslēdzās. Iesākās un noslēdzās. Mums cilvēkiem ir sajūta, ka reizēm tie posmi valkās veselu mūžību, un tad, kad mums šķiet, viņi ir pārāk ilgi, tad mēs sākam kurnēt un sūkstīties. Bet Dievs saka, aiz katras nakts nāk jauna diena. Ir posmi cilvēku dzīvē, kuros sakoncentrējas gadi, sāpes un gaidīšana. Un es varu apgalvot, jūs man varat oponēt pēc dievkalpojuma pienāk klāt, ja tu esi viens no tiem, kuriem ļoti patīk gaidīt kaut kādas lietas. Bet man liekas, ka vairums sabiedrība, vairums cilvēku, tostarp arī Dievu cilvēki, mēs negribam gaidīt. Un ja vēl kaut kādas lietas ir ilgstoši jāgaida, tad mūsu pacietība tiek pārbaudīta, mūsu nervi tiek noskaņot kā ģitāras stīgas, un atliek tikai kādam paskatīties vai pateikt kādu frāzi, un reizēm tam katliņam tas vāks uzsprākst. Un kādu uz mums skatās un domā, kas ar viņu notika? Vienkārši gaidīja uz kādām lietām pārāk ilgi. Turpināt gaidīt 38 gadus nav joka lieta, vai ne? 38 gadi. Tāda situācija bija šim vīram pie Betesdas dīķa. Vīram, kur pat vārds nav nosaukts. Ja citās vietās Bībelē ir iedots vārds, šeit pat nav vārds minēts. Mazliet tālāk mēs lasām, tur viņu nosauc par slimo. Iedomājies par tevi vai man pateikt, tas slimais. Mēs šodien sabiedrība palika dusmīga. Tu man nosauc par slimo. Jāņa evaņģēlijā tur no sākuma vīrs, it kā viņam nebūtu identitātes, 38 gadi mocījies, mēs neko pa daudz par šo vīru nezinām, un tad mazliet vēlāk vārds tas slimais. Cilvēks, pēc būtības stāsts jau ir par cilvēku. Par cilvēku, kurš 38 gadus ir gulējis slims. Tas fons ir tāds, apkārt ir ļoti daudz tādu pašu cilvēku. Mēs lasām, tanīs gulēja liels pulks slimnieku, aklu, tīzlu un izkaltušu, kas gaidīja uz ūdens sakustēšanos. Iedomājieties fonu, kur šim vīram ir jābūt 38 gadus tādā sabiedrībā, manuprāt, nospiesta, tumsnēja sabiedrība, kur katrs sūkstās par savu vainu, kur visu laiku ir sacensība, jo gaida, kurā brīdī sakustēsies ūdens, tur spēcīgākais vai aizrāpo vai aizskrien, bet metās dīķī, jo visi no viņiem grib veseli kļūt. Pilnīgi visi. Un mēs varam skatīt, un mēs arī šodien domāsim par šo vīru, kurš 38 gadus ir smagi slims. Un viņš ir viens no viņiem, kurš ne tikai cīnās ar savu slimību, mazliet centieties iztēloties, visu laiku tu gaidi uz ūdeni, saka, nav jau laika atskaiti. Mēs kādreiz mums tehniskā komanda uzliek laiku atskaiti pirms kādām lietām, un tad mēs skatāmies 4, 3, 2, 1, sakustās, un tad skrien. Tur jau tā nav.
Tur ne tikai slimība cilvēks ir nomākusi, bet viņi tā ir sakoncentrējušies uz to ūdeni, jo tur jau nepateic 13:45 otrdienā sakustēsies ūdens. Tas, kurš to pamanīja, tas metās ūdenī, lai taptu vesels. Katrs gaida savu brīnumu mirkli. Tad, kad mēs lasām šo stāstu, ļoti bagāts stāsts no tādām daudzām šķautnēm. Tā pirmā jau, kas man liekas interesanta, ir tāds Jēzus skaidrais jautājums, bet tāpat laikā liels jautājums, uz ko nemaz tik viegli, acīm redzot arī šim cilvēkam, šim vīram, šim slimajam nemaz nebija atbildēt. Jo Jēzus jautā, vai tu gribi kļūt vesels? Ja man tā pajautātu, tā pirmā doma ir, kurš te negrib. Mums ir kāds šeit draudzē, kurš negribētu kļūt vesels no savas kaitas. Kur mēs teiktu, Jēzum, uzgaidi mirklīti, es apdomāšu. Ko tu apdomāsi? Tu negribi kļūt vesels? Bet vēlreiz evaņģēlija ir tik bagāti stāsti ar šādām situācijām, kur Jēzus patiesībā liek šim vīram pašam izvēlēties. Mēs redzam aklo Bartimeju, kur akls cilvēks ubago no sabiedrības izstumts, un Jēzus viņam pieiet klāt un jautā, ko tu gribi, lai es tev daru. Un atkal atbilde ir cilvēku pusē, jo mēs jau reizēm gribam izvēlēties citu cilvēku vietā, kas viņam būtu labāk, un tad mēs piesteidzamies palīgā, un ziniet, ko mēs tad izdarām? Mēs reizēm ļoti pārsteidzamies, jo iespējams, ka tavu palīdzību nemaz nav vajadzīga. Mēs reizēm sākam palīdzēt cilvēkiem, kuri paši nevēlās, lai viņiem palīdz. Un Jēzus ir piestājies pie šie vīri, kas vēl ir interesanti. Viņš nezina, ka tas ir Jēzus. Viņš nezina, ka tas ir Jēzus. Ja jau pienākt klāt Jēzus un teikt, es esmu Dieva dēls, iepazīsties Jēzus, un tagad, vai tu gribi vesels kļūt, tad iespējams tas fons būtu mazliet savādāks, bet pie viņa pienāk vīrs, iespējams viens no 200 vīriem, kur jau bija pienākuši, kādi bija gājuši garām, pasmējušies, kādi varbūt, es viņus saucu par tādiem garīgi reliģioziem cilvēkiem, kur reizēm tāda arī mūsdienu sabiedrībā, kur pieiet un saka, tev par maz ticības bija, vai tu par maz bībeli lasīji, vai tev varbūt nebija kāda garīga, kad tu pēdējo reizi gavēji, vai tu kārtīgi apmeklēji dievkalpojumus, vai tu esi grēks sūdzējis, bet Jēzus viņam nesāk ne ar ko no tā, ne ar grēku pārmetumiem. Viņš saka, vai tu gribi vesels kļūt. Tomēr es vēlos ar mums kopīgi apstāties šajā stāstā nevis pie Jēzus jautājumu, bet pie šī slimā vīra atbildes. Un tas slimais vīrs 7. pantā uz Jēzus aicinājumu atbild tā. Kungs, man nav neviena, kas mani ienestu dīķī. Nevis man nav spēka, nevis man nav cerības, bet man nav neviena cilvēka. Man nav neviena palīga. Es esmu dzīvē nodzīvojies tik tālu, iespējams, ka lielākais viņa mūža gadu skaits ir bijis tiešām šīs slimības dēļ, bet viņš saka, man nav neviena. Jo es tagad saviem vārdiem, jo es dzīvoju tādā sacensības pilnā vidē, kur katrs domā par savu slimību, par savu vajadzību, par savu tizlumu, par savu kroplumu, un es esmu palicis viens, ka man nav neviena, kas man palīdzētu piecelties un aiziet pie šī dīķa, kad sakustās ūdens. Un patiesībā šie vārdi atklāja vienu no lielākajām cilvēku dzīves sāpēm. Un ko te viņi atklāja? Ka cilvēks var patiesībā panest un paciest ļoti daudz. Ziniet, ka mēs esam ļoti, ļoti izturīgi. Reizēm nepamatot izturīgi. Man liekas, ka reizēm mūsu cilvēku izturība vijās kopā ar tādu spītību, ar tādu neatlaidību. Vai Jēzus nevarēja pienākt ātrāk un viņu dziedināt? Jēzum visas lietas ir iespējamas. Arī šodien pie cilvēku salauztām dzīvēm, pie slimībām, pie dvēseles ievainojumiem Jēzus daudz ātrāk
varētu darīt cilvēks brīvs, bet cilvēki dažkārt spītīgi turās pie kādiem ieradumiem, pie kādām lietām, kas viņiem tajā situācijā, kur viņi atrodas, palīdz justies labi. Bet ziniet, kas ir cilvēkiem ļoti grūti? Cilvēki var sadzīvot ar daudz ko, bet ļoti grūti paliek tad, kad tev dzīvē vairs nav neviena, kas tev palīdzētu piecelties. Es ticu, ka tie, kas mēs šeit esam, mums katram ir vismaz 2 cilvēki jūsu dzīvē, ka tad, kad kaut kas ar tavu dzīvi notiek, vai tie būtu 38 gadi, vai tie būtu 2 gadi, vai tie būtu 2 mēneši, ka tev ir kādi, kas tev palīdz piecelties. Un ko mēs lasām 1. Mūzes grāmata, 2. nodaļas 18. pants, ir šādi rakstīts, un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Tāds ļoti skaļš apgalvojums. Jo, ziniet, kas ir interesanti šajā stāstā? Radīšanas stāstā, kad Dievs radīja pasauli, viss bija ļoti labs. Šī ir pirmā vieta Bībelē, kur Dievs saka, nav labi. Mīļie draugi, nav labi. Viņam vajag palīgu. Un viņš rada sievieti. Bet ko vēl Dievs saka? Nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam radīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Tas nozīmē, ka cilvēks, tu un es, Ādams un Ieva, tika radīti attiecībām. Attiecībām ar Dievu vispirms, un tad attiecībām ar cilvēkiem, citiem cilvēkiem. Un tomēr dzīvē bieži vien mēs piedzīvojam gluži pretējo. Jo cilvēkam var rasties, un joprojām sabiedrībā rodās sajūta, ka man nav neviena. Man nav neviena, kas mani saprot, man nav neviena, kas man atbilst, nav neviena, kas patiešām man varētu būt līdzās. Tā ir ļoti sena cilvēku pieredze, un tostarp arī ļoti liela spriedze. Jo pat Ēdens dārzā, kur viss bija pilnīgs, Dievs redzēja, ka cilvēkam vajag kādu blakus, viņš viens nevarēs noturēties kājās. Kāpēc vajag draudzi? Draudzi vajag, lai tu pieaugtu savā kungā. Vai var dzīvot bez cilvēkiem un ticēt Dievam? Var, viennozīmīgi, tikai neilgstoši. Tikai neilgstoši. Sātana uzdevums ir atšķirt nost vājākos, jeb cilvēkus, lai beigās viņus nogalinātu. Ziniet, ka joprojām Sātana mērķis ir nokaut, nomaitāt un nogalināt. Un draudze, tostarp arī tava ģimene, jeb cilvēki tev apkārt ir vajadzīgi apkārt, lai tu nebūtu viens, lai tev būtu palīga, lai tev būtu atbalsts, lai tev būtu arī, varētu sacīt, līdzīgi domājoši. Un arī tādi, šis laikam attiecās uz vīriem, man liekas, Salamana mācītājs ir tas, kad vīrs trin vīru. Ja? Vīrs trin sievas, jūs trinat sievu? Sarunās, vai ne? Mēs tā reizēm varam redzēt savu varbūt tādu kristīgo izaugsmi, ja briedumu, ka kāds nedomā, kā domāju es, ka domā cilvēks savādāk, kāda ir mūsu reakcija, vai ne? Mēs redzam vīru. Ja jūs man ļaujat iedot mazliet tādu skatījumu no sevis, kā es redzu šo stāstu, tad es redzu, kad ir cilvēks jau padzīvojis gados ar dzīves pieredzi, kurš ir pazaudējis gan morālu, gan fizisku spēju cīnīties. Mūsu dzīve jau bieži vien sastāv no cīņām. Dievvvārds saka no uzvaras uzvarā. Es domāju, ka šodien daudz man varētu oponēt un pateikt, Raivi, man nav no uzvaras uzvarā, man ir no vienas cīņas otrā cīņā. Tad, kad es domāju, ka man viena ir beigusies, kad uzelpoši nāk nākamā, tur pārbaudījumi ģimenē, pārbaudījumi pie veselības, pārbaudījumi darba ziņā, pārbaudījumi finansēs, pārbaudījumi pie veselības, tā nu tas ir. Un man nav no uzvaras uzvarā, man ir no cīņas cīņā.
Un mēs bieži vien dzīves laikā iemācāmies vienu ļoti labu lietu, mēs iemācāmies cīnīties, gan fiziski, gan garīgi. Un reizēm cilvēks saka, to vien es esmu darījis visu dzīvi, kā centies izdzīvot. Es neesmu dzīvojis, es esmu izdzīvojis. Man tādi stāsti ir bijuši divi. Divi cilvēki, divi vīrieši, kur tā arī apgalvojuši. Es visu savu dzīvi esmu cīnījies, bet nekad neesmu dzīvojis. Vai tāds ir Dieva prāts, ka mēs visu laiku cīnāmies un nekad nedzīvojam? Absolūti nē. Es domāju, ka Dievs mūs ir radījis, lai mēs dzīvotu un mācētos cīnīties. Ar ko? Ka mēs mācāmies paļauties uz Dieva spēku. Ka mēs mācāmies paļauties arī tajos brīžos, tad, kad es esmu atmetis cerību un man ir kaut kāds jauns kaujas lauks priekšā, problēma, ar ko man ir jātiek galā, kad mums vienmēr jāpatur prātā, ka visās situācijās man blakus stāv Jēzus. Jautājums ir, vai es viņu redzu, vai jautājums ir, vai es viņu šajā brīdī gribu dzirdēt, jautājums ir, vai es no viņa vēlos mācīties. 38 gadi. Savā ziņā vesels paaudzes garums. Šādā stāvoklī, ziniet, kas ar cilvēkiem notiek? Šādā stāvoklī ilgstoši dzīvojot, cilvēki arī var pierast pie savas nelaimes. Iedomājieties, pierast pie savas nelaimes, pierast pie savas slimības, pierast pie sava stāvokļa. Jo es ticu, ka tik ilgs laiks, 38 gadi, kaut ko ar cilvēka sirdi izdara. Kad tie fiziskie trūkumi, kas no viņam bija šim vīram, ka reizēm tie fiziskie trūkumi paliek otršķirīgi pie tā stāvokļa, ko laiks ir izdarījis ar manu prātu un ar manu sirdi. Un man ir sajūta, ka neko labu ar šo vīru šie 38 gadi, nevis slimība, bet tieši laiks. Šie 38 bezspēcības gadi, kur tev ir jābūt sacensībā. Tur jau nav pateikts, es domāju, ka viņi viens otru arī, varbūt iedunkāja, varbūt kādreiz pagrūda, varbūt kādi bija gatavi izvilkt ārā no tā ūdeņa, jo tur teica, es vairs neesmu gatavs gaidīt ne dienu, ne minūti. Es neesmu gatavs vairāk dzīvot šādā stāvoklī, es gribu vesels kļūt. Ja šis vīrs to nevar pateikt Jēzum, mēs nevienā vietā neredzam, kur viņš atbildētu uz Jēzus jautājumu, teikt, Jēzu, es gribu kļūt vesels. Jā, es gribu kļūt vesels. Viņš nevienā vietā to nedara. Cilvēks var pierast pie savas nelaimes. Jo kas ir ar slimībām? Slimība sākumā ir šoks cilvēkam. Ir slimības, ar ko mēs uzaugam. Ir, ko mēs esam mantojuši. Vienkārši dzimtā. Ir kaut kādas vainas. Bet ir slimības, kas cilvēku pārsteidz nesagatavot. Un tad tev ir tāds posms, kur tev ar savu vainu ir jāsadzīvo. Man liekas, ka sadzīvot ir visgrūtāk. Saņemt pirmo ziņu, ka tev kaut kas skait, nav labi, bet vēl grūtāk ir iet gadiem, kamēr tu sadzīvo, ka tev ir problēma, kuru tev iespējams pat neizārstēs. Manu epilepsiju. Man bija parciāla epilepsija. Mana epilepsija nebija ar kaut kādiem priekšvēstnešiem. Man dakteri kādreiz teica tā, viņi saka, Raivi, kā tu sagatavojies epilepsijai? Es saku, kā tas ir sagatavojies? Es sagatavot varu pusdienas. Es sagatavot varu brokastis, sagatavot varu drēbes no rīta. Es nesagatavojos. Kā man uznāca lēkme, es biju bezsamaņā ar krampi veidu lēkmēm. Un tas, ko man teica dakteri, viņi teica, Raivi, tev turpmākos gadus ir jāsadzīvo ar savu vainu. Ja man to pateiktu manā mūža nogalē, ko reizēm cilvēki saka, man jau drīz tāpat ir jāiziet no šīs pasaules. Ko tam man tur vairāk? Ko tam man tur vairāk sadzīvot? Man bija 23 gadi, kad man to pateica. Man visur staigāja līdz cilvēki, līdz riebumam. Piedodiet, ka es tā saku. Līdz riebumam. Man tas tik ļoti kaitināja. Tu nekur nevar aiziet. Slimnīcā to dara māsiņas, uzraugošais personāls. Kad tev pārlaiž mājās, to tev dara māsa, draugi, vecāki, jo visiem ir bail, ka kaut kas ar to Raivu nenotiek. Un man bija viens tāds brīdis, kur man netik bija daudz bail no manas epilepsijas, kā no apzināšanās, ka man atlikušo dzīves daļu ir jāsadzīvo ar šo neārstējamo slimību, jo
Tā medicīna sacīja, un joprojām ir tāds uzskats, ka ar epilepsiju ir jāsadzīvo viņam izārstējiem. 18 gadi. 18 gadi, kur Kristus man ļauj nesadzīvot ar viņu. Viņš man dziedināja. Un pateicība viņam par to. Bet ziniet, kas notiek? Ja iet gadi un pie manas veselības vai neveselības nekas nemainās, cilvēks ne tikai pierod pie savas vainas un varbūt pat iemācās sadzīvot ar viņu, bet tas kļūst par normālu dzīves sastāvdaļu. Cilvēks pārstāja gaidīt pārmaiņas. Ļaujiet man tev pajautāt. Un iespējams, tu šodien neesi slims ne ar kādām pie miesas slimībām, par to slavē Dievu. Pasakies katru dienu Dievam par to, ka tev nekas nekait, ka tev ir 2 rokas, ka tev ir 2 kājas, tu vari parūpēties par sevi. Tā ir svētība no Dieva. Tu gaidi pārmaiņas. Kādā no dzīves jomām? Tu varbūt šeit sēdi un saki pie manas veselības. Es gaidu jau gadus 5, 6, 3, varbūt visu dzīvi. Nekas nemainās. Varbūt tev ārsti ir uzstādījuši diagnozi, kur tev ir jāsadzīvot. Tā nekas nemainīsies. Tu piedzimi ar tādu vainu, un tu ar tādu vainu arī aizies no šīs dzīves. Bet tu gaidi pārmaiņas. Vai tu vienkārši turpini dzīvot savā situācijā? Jo, kad tā notiek ar cilvēku, tad cilvēki dažkārt sāk dzīvot no attaisnojumiem. Un mēs varam palūkoties šajā stāstā, kad Jēzus viņam jautā, vai tu gribi kļūt vesels, šis slimais vīrs neatbild ar vārdu jā. Viņš ko dara? Viņš sāk skaidrot savu situāciju. Un kāda bija viņa situācija? Viņš saka, man nav neviena cilvēka. Man nav neviena palīga, jo visi citi aiziet man priekšā. To dara vīrs, kuram ļoti vajadzētu palīdzību skatoties no malas. Mēs tā reizēm arī kristīgā sabiedrībā cenšamies glābt neglābjamos. Es viņus, laikam tāds birks nevar karināt, bet reizēm man ir radusies sajūta, kad mēs piedalāmies glābšanas operācijās, kur otrs negrib, lai viņu izglābi. Mēs lūdzam Dievu. Mēs viņam palīdzam, jo mums uz brīdi rodās tā sajūta, mēs taču esam ticīgi ļaudis, mums ir jānodarbojas ar labdarību, mums ir jāpalīdz cilvēkiem, bet palasiet evaņģēlijus, jauno derību. Jēzus gandrīz katram no šīm situācijām pieiet klāt un jautā, nevis es tev darīšu veselu, bet vai tu pats to gribi? Vai tu pats to gribi? Un es domāju, ka mūsu glābšanas misijām šajā pasaulē būtu jāsākās, kur kristieši varbūt rīkojās līdzīgi kā Jēzus. Es tā kā reiz cilvēkiem jautāju, man cilvēks atnāk ar problēmu, dažādu veidu problēmām. Un es jautāju, ko tu gribi no manis? Es tā kādreiz pajautājuši. Tu redzi, pie tevīm atnāk cilvēks ar redzamu vainu, un tu viņam nesteidzies uzreiz palīdzēt, bet tu viņam pašam pajautā, ko tu gribi no manis? Ko tu no manis sagaidi? Kas ir tās lietas, ko es tev šajā brīdī varētu darīt? Un tad vienkārši paklausies, ko cilvēki atbild. Un ziniet, kas slēpjas cilvēku atbildēs? Viņas patiesās ilgas. Tas, pēc kā viņi patiesi ilgojas. Un mēs to redzam šajā stāstā. Šis vīrs ir sācis skaidrot savu situāciju. Viņš neatbild, es gribu kļūt vesels. Tas, ko mēs varam no šī mācīties, kad Jēzus neliek samierināties ar tavu situāciju, vai tā būtu slimība, vai tas būtu kāds cits nelaimes gadījums, kas ar cilvēkiem notiek. Šis stāsts māca, ka cilvēkiem nevajag samierināties ar to, kas viņus salauž, pat ja ir pagājuši daudz gadi. Dievs joprojām var darīt kaut ko jaunu. Cilvēks pie Betesdas dīķa, šis vīrs, 38 gadi. Tas ir tik ilgs laiks cilvēka dzīvē, ka daudzi šodien būtu atbildējuši, tāda ir mana dzīve. Tur es vairāk neko nevaru mainīt. Neko.
Es esmu visu izmēģinājis. Es pat esmu uz baznīcas nācis, par manīm ir lūguši. Es pat esmu Bībeli lasījis. Nekas manā dzīvē nemainās. Tas mums atgādina, kad aizgājušiem gadiem, un arī šim vīram to vajadzēja saprast, kad aizgājušiem 38 gadiem tomēr nav noteikšana par viņu dzīvi. Kas nosaka šodien par tavu dzīvi? Kas ir tavas dzīves elks? Zini, ka arī slimība var kļūt par manu dzīves elku. Ja mēs slimība mūsos tā var iedzīvoties kāda kaita, ka mēs uz šīs slimības fona sākam arī spekulēt ar citiem cilvēkiem, sākam manipulēt ar saviem piederīgajiem, sākam manipulēt, piedodiet, arī ar draudzes cilvēkiem un galu galā augstākā pilotāža, ka uz slimības rēķina, uz neveselības rēķina bet mēs gribētu arī manipulēt ar Dievu. Mēs sakam, Dievs, tu jau redzi, kad es nevaru. Dievs, tu jau redzi, cik daudz manī ir trūkumu. Dievs, tu jau redzi, ka 38 gadi man ir šī kaita. Ziniet to teicienu, ka Dievs bieži vien mums nedod zivi, bet iedod makšķeri. Makšķeri. Un mēs saņemot no Dieva makšķeri, mēs skatāmies uz Dievu un sakam, Dievs, tu joko? Es gaidīju no tevis zivi. Svaigu zivi, gardu zivi, jo man vajag ēst. Ja es iedodu makšķeri un saka, aizej noķer. Un tad cilvēki iekrīt grāvī un viņi paliek dusmīgi uz Dievu. Viņi aiziet no draudzes, viņi pagriež muguru Dievam, jo Dievs nav izpildījis to, pēc kā viņi savā sirdī ir vēlējušies. Dievs ir iedevis makšķeri, nevis zivi. Arī tās lietas, kas mūs ir ievainojušas, kas mūs ir turējušas pie zemes, nav tas, kam obligāti ir jākļūst par tavu likteni. Cilvēks var pierast pie smaguma. Cilvēki pierod pie vilšanās. Tāpēc Jēzus uzdod šo, manuprāt, tik ļoti savādo, bet tāpat laikā dziļo jautājumu, vai tu gribi kļūt vesels? Tas, mīļie, nav jautājums tikai par veselību. Tas nav jautājums tikai par šī cilvēka veselības stāvokli. Tas ir jautājums par visu cilvēka dzīvi. Es varētu pārformulēt, vai tu gribi, lai tavā dzīvē kaut kas mainās. Zini, kas ir interesanti? Es esmu novērojis, ka daudzi negrib. Ka joprojām mums sabiedrībā, es nerunāju tikai par draudzes cilvēkiem, es runāju globāli par sabiedrību, ka mums sabiedrība apkārt ir cilvēki, kuri negrib. Viņi vienkārši negrib pārmaiņas. Jo viņi pie savas situācijas ir tik ļoti pieraduši. Varētu sacīt pie 38 gadiem. Kad arī Jēzus, ja nāktu ar viņiem ar pārmaiņām, un Jēzus nāk ar pārmaiņām, pie mums katra, tad cilvēks vienkārši atrod argumentus, kā šis vīrs, šim vīram bija argumenti tie citi cilvēki. Viņi man nepalīdzēja nokļūt pie ūdens kustēšanas. Ziniet, kāds dažreiz ir pirmais solis uz brīvību? Tas nav brīnums. Mēs reizēm ticības dzīvē tik ļoti sakoncentrējamies uz brīnumiem. Brīnumi nenotiek man draudzē. Tas ļoti populāri ir. Ka brīnumi notiek visur citur, tikai ne pie manas draudzē. Es nesaku to par priekulu. Es saku globāli. Un tad, ka vairāk brīnumi nenotiek ne manā ģimenē, ne manā draudzē, ne tur tajā konferencē, ne tur tajā lielajā runātājā, kas ir atbraucis no ārzemēm, tur arī nenotiek brīnumi. Tad zini, kas cilvēkiem paliek? Cilvēkiem paliek tikai cerēt. Vai tevī joprojām ir saglabājusies cerība? Nevis brīnums, jo lielākais brīnums ir tavā un iespējams manā dzīvē tas, ka mēs neesam atmetuši cerību, ka Dievs joprojām pie manas dzīves var darīt kaut ko ļoti skaistu. Viņš iespēja ja es runāju par savu epilepsiju, man viņš paņēma projām epilepsiju. Es Dievam esmu ļoti pateicīgs par to. Bet ziniet, par ko man vajadzēja gadi, lai es šo tā varētu pateikt skaļi. Kad es šodien visvairāk priecājos, ka Kristus man garām nepagāja. Ka viņš piestājās pie manis, tāpat kā pie šī vīra, un deva man ticību, glāba mani, mainīja manu dzīvi.
Pirmais solis ir cerēt. Celies, ņem savu gultu un staigā. Kas ir Jēzus aicinājums? Izkāpt no savas vecās dzīves vietas, no vietas, kurā cilvēks ir gulējis savā bezcerībā. Es šodien atsakos ticēt, ka šodien cilvēkam nav neviena blakus, kas varētu palīdzēt vai atbalstīt. Ziniet, kur es saskatu problēmu? Varbūt tu to arī pie sevis atrodi, ka mums šodien cilvēkiem ir ļoti bail no pārmaiņām. Tu gribi pārmaiņas? Tev nav šodien bail no pārmaiņām. Atklāsmes grāmata 21. nodaļa 5. pants saka šādi, mums ļoti labi zinām raksturvieta. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica vārdus. Redzi, visu es daru jaunu. Es vārdiņu visu esmu pasvītrojis. Visu daru jaunu. Iedomājies savu dzīvi šobrīd, tur, kur tu atrodies. Lai kāds būtu tavas grūtības, lai kāda būtu tavu bezspēcība. Jēzus saka, visu es tavā dzīvē varu darīt jaunu. Iedot tev jaunu, skaistu dzīvi, jaunu spēku, iespējams jaunu veselību, iespējams atkal jaunu cerību. Manam Dievam nekas nav neiespējams. Es jums iedošu pretstatu. 2. Mūzes grāmatā un 4. Mūzes grāmatā ir stāsti, kur Dievs izved savu tautu no verdzības Ēģiptē. Milzīgs brīnums. Milzīgs brīnums, kur iedomājieties cilvēki verdzībā, tur pa lokiem, tur gurķiem, respektīvi par vēdera tiesu un par dzīvojamās vietas tiesu. Viņi tur vergoja. Un Dievs nāk, viņam ir komanda, tur Mūzes, kurš tur attaisnojās, ka viņš nav vadītājs, ka viņš nav runātājs. Un Dievs vienmēr novāc no mūsu dzīves visus argumentus, ko mēs kā cilvēki liekam Dievam priekšā. Es nevaru to, tāpēc, ka man ir tā problēma, tāpēc, ka man cita aiziet priekšā. Dievs to visu likvidē. Jo mums nekad nebūs Dievam ar ko argumentēt, tad, kad Dievs aicina. Un ko viņš dod? Viņš Mūzum dod Hūru un Āronu. 2 vīrs. Citiem vārdiem, tev vairāk nevar ko attaisnojies. Izved man tautu ārā no verdzības. Un tas tā arī notiek. Tas vairāk nav poētiski. Dieva tauta redz, ka Dievs dara brīnumus un ved viņus ārā no šī milzīgā tirāna rokām, kas bija faraons. Jauna dzīve, brīva dzīve. Bet ziniet, ko viņi sāk darīt? Viņi tuksnesī sāk kurnēt. Kā man patīk tā dziesma par tiem kurnētājiem. Viņi tuksnesī sāk atkal kurdēt. Viņi saka, mēs gribam atpakaļ pie melonēm, pie gurķiem, pie lokiem, jo tur bija ēdiens. Ēģiptē bija gaļa, maize, tur bija ko ēst, un viņi jautā, kāpēc mēs esam šurp atnākuši. Viņi pat vienā brīdī saka, mēs esam gatavi doties atpakaļ verdzībā, lai mums nebūtu šīm grūtībām jāiet cauri. Un, mīļie, tas ir paradoks, ka cilvēki sāk idealizēt verdzību, jo brīvība, jauna dzīve vienmēr prasa ticību un uzticēšanos. Vienmēr. Arī tavā gadījumā. Tev nekad nevajadzētu šaubīties, ka tev Dievs varētu dot jaunu dzīvi, ka tev Dievs varētu atbrīvot no taviem mīnusiem, ko tu sevi apzinies. Bet tad, kad Dievs kaut ko tavā dzīvē darīs jaunu, un tad, kad tu būsi gatavs nevis stostīties, tad, kad Jēzus prasa, ko tu gribētu, lai es tev daru, īsti nemāk pateikt, bet tad, kad tu Jēzum dos atbildi un teiks, jā, es gribu, dari manā dzīvē jaunu, tas nozīmēs no tavas puses ticību un uzticēšanos. Vai reizēm nav tā, ka pieredums pie vecā neļauj līdz galam izbaudīt jauno? Mīļie, cilvēki vienmēr mums ir līdzās. Ģimene, draugi, kaimiņi, draudze. Jo pie cilvēka vienatnes var būt ļoti dažādi iemesli. Es esmu klausījies ļoti dažādus stāstus. Nevar iedzīt tajā grāvī un pateikt, tu biji sliņķis, tu neko dzīvē negribēji. Nē. Ir cilvēki, kuru dzīvēs ir notikušas lielas traģēdijas, un tāpēc viņi šobrīd atrodas tur, kur viņi atrodas. Un viņu atrašanās vieta ir pamatota.
Bet Jēzus negrib, lai viņi tur paliek. Jēzus grib, lai viņi no turienes nāk ārā. Bet ir vienatnes, kas ir saistīts nevis ar slimību, nevis ar cilvēku trūkumu, bet ar, ziniet ko? Ar cilvēku raksturu. Kāds tu esi rakstura cilvēks? Mēs jau par sevi gribētu domāt, ka mēs visi esam jaukumiņi, vai ne? Un tā mēs varbūt arī reizēm dzīvi nodzīvojam, mēs skatāmies uz citiem un sakām, redz, tur viņos tur tajā problēma, izņemot manī. Es nezinu, kā ir ar šo vīru. 38 gadi. Visi aiziet pa priekšu, neviens nepalīdz, neatbalsta. Kur varētu būt problēma? Es domāju, ka problēma nav cilvēka trūkumā vai nespēkā. Problēma bija vīra sirdī. Viņa atbilde to pasaka. Tie citi man aiziet priekšā. Tie citi ir vainīgi. Tie citi ir vainīgi, ka es šobrīd esmu pie miskastēm, ka man nav ko ēst, ka man nav darba, ka man ir jāiet un jāubago. Tie citi ir vainīgi pie tā, ka man šobrīd sāp sirds, jo viņi man ir ievainojuši. Tie citi ir vainīgi, ka Latvijā nav neviena draudze, kur aiziet. Zini šo pērli? Tik labi cilvēki, tik labi kristieši, bet nav neviena draudze, kur aiziet. Absurdi. Absurdi. Tas tikai parāda nevis stāstu par mācītājiem, par draudzi, par cilvēkiem. Tas arī neparāda stāstu par tevi un mani. Tas parāda stāstu, ka cilvēka sirdī kaut kas nav labi. Ja mūsu dzīvē mēs nonākam kaut kādos grūtos atziņas punktos pie citiem, ieklausies, pie citiem, lai ko tu atrastu tajos citos. Tev viņa mati nepatīk, apģērbs nepatīk, raksturs nepatīk, to, ko viņi dara, nepatīk. Problēma, mans mīļais draugs, ir tevī, manī. Jo Jēzus, ka nāk pie cilvēka, un tā ir mana pārliecība, ka viņš vēlās, lai nevis tu ieraugi citus, bet lai tu ieraugi sevi pašu. Cilvēku, kas katru rītu sev aplūko spogulī, Jēkaba vēstuli. Cilvēks, kurš no rīta pieceļās un skatās uz sevi spogulī, un viņš ierauga ko? Kaimiņu? Neliekat spoguli tā, ka jūs kaimiņu redzat. Liekat spoguli tā, ka jūs sevi varat ieraudzīt. Jo reizēm mēs tik ļoti esam pieraduši pie savas situācijas, pie savas domāšanas, pie saviem ieradumiem, ka mēs baidamies arī no pārmaiņām, pat ja tās varētu būt labas. Cilvēks 38 gadi dzīvo vienā realitātē. Tad jauna dzīve vairāk nav prieks. Jauna dzīve kļūst par izaicinājumu. Jo jaunā dzīve prasa jaunu atbildību, jaunu domāšanu un jaunu ceļu. Un noslēgumā par ceļu. Cilvēku smadzenēs esot neironi. Es to kaut ko izlasīju vai noklausījos. Cilvēks ir lietojis alkoholu visu savu dzīvi. Lielāko daļu mūža viņš ir nodzēris. Pieņemsim. Un to, ko viņš kaut kādā dzīves posmā ir piedzīvojis ļoti liels sāpes, ievainojums, un kā jau daudziem, piedodiet vīriem, lai gan statistika ir, ka sievas dzer vairāk nekā vīri šobrīd. Piedodiet, bet tā ir. Tā ir Latvijā. Latvijā tas procents sievietēm ir augstāks nekā vīriešiem. Bet es nenovēļu atbildību, ka vīriešiem tā nav problēma. Arī ir problēma. Latviešu tautai ir problēma nodzerties šodien. Bet cilvēks ir piedzīvojis sāpes dzīvē, un tad, kur mēs meklējam mierinājumu, mēs mierinājumu bieži vien meklējam pudelē vai spēļu automātos vai pornogrāfijā, vai mēs sākam vainot savu dzīves biedru, tur vīrs vainīgs, tur sieva ir vainīga, bet negribam uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un tad viņš visus savus 38 gadus pieņemsim. Problēmas ir izcinājis tā, kašķis mājās uz krogu. Kašķis mājās uz krogu. Un cilvēkam smadzenēs iestaigājās neironu ceļš. Tā, ka viņš zina savām problēmām risinājumu. Nav plāna A un B un C. Ir plāns tikai A, aiziet uz krogu un piedzerties, vai aiziet uz spēļu automātu, vai paskatīties pornogrāfiju, vai kaut kādu citu muļķības darīt. Bet ka mēs cilvēki un es ticu, ka tas ir dievišķi,
ka mēs ar Kristus palīdzību savās smadzenēs varam izsist jaunu neironu ceļu. Nedarīt to, pie kā mēs esam tik ļoti pieraduši. Pie tām lietām, kas mūs gadiem it kā ir mierinājuši. Mīļie, kas tas par mierinājumu? Ka cilvēks var nodzerties tik ļoti, ka viņš vispār vairāk loģiski nespēja domāt. Kas tas var būt par mierinājumu? Ka viņš pie likstām savā ģimenē viņš atver datoru un skatās pornogrāfiju. Kas tas var būt par mierinājumu? Ka pie finanšu grūtībām viņš visu savu naudu nospēlē automātos. Tas ir risinājums. Ka bērni ir bez maizes, ģimene ir bez iztiks līdzekļiem tikai tāpēc, ka viņš nav gatavs vai viņa nav gatava uzņemties atbildību un uzticēt savu dzīvi Dievam. Ziniet teicienu, ja tu vēlies mainīt pasauli, sāc ar sevi. Ar sevi. Sāc ar sevi. Jo dažreiz cilvēks pieķerās vecajam nevis tāpēc, ka tas ir labs, bet tāpēc, ka tas ir pazīstams. Dievs joprojām atver durvis. Dievs joprojām var sūtīt cilvēkus. Dievs joprojām dod fantastiskas iespējas. Bet ja cilvēks turās pie vecās gultas, pie vecās domāšanas, tad viņš var palikt turpat, kur bija. Tāpēc arī Jēzus saka šos vārdus, kas ir vairāk nekā dziedināšana. Viņš saka, celies. Lasījumā tam vīram, redzot viņu ticību, to draugu ticību, viņš saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Arī šajā stāstā, kur ir sabats, kur varbūt kaut kādi farizeji, kas bija tajā laikā un ir arī mūsdienās, kur varētu iedot spriedumu pateikt, tas jau tavā dzīvē tāpēc, ka ir sabats. Nezinu, liekat sabata vietā, ko jūs vēlaties tur, ja? Tavā ģimenē tā bija problēma, tev tētis dzēra, tu jau tāds pats esi, ka no tevis jau labāks nekas nevar sanākt. Ja? Jēzus saka, celies. Tas, ar ko mēs varam palikt ar kādām domām. Nekad nešaubīties, ka Jēzus kaut ko manā dzīvē varētu nedarīt. Jautājums ir par mani, vai es gribu piecelties. Piecelties kājās. Piecelties kājās. Un nevis tāpēc, ka es to varu, bet tāpēc, ka Kristus man dod fantastiskas iespējas katru dienu, caur cilvēkiem, caur draudzi, caur kaimiņiem, caur ģimeni, lai es beidzot celtos. Man jautājums, kāpēc tu sēdi? Kur ir iemesls? Kāpēc tu joprojām sēdi? Tas, ka tu nevari, tas, ka ir citi vainīgi. Tu vari izvēlēties, turpināt vainot pasauli vai uzņemties atbildību. Un es ticu, ka katrs cilvēks, lai kur mēs atrastos, lai kāda būtu mūsu vaina, lai kāda būtu mūsu problēma, lai cik ilga laiks, lai arī ko laiks ar mani būtu izdarījis, ar mums katru kaut ko laiks nodara. Un ziniet, nevienmēr kaut ko labu. Ja mēs neļaujam Jēzum ienākt mūsu laikā, iedomājies, viņam jau pieder laiks. Bet mēs dzīves laikā esam radījuši savu laiku. Mana zona, mana privātā zona. Tev patīk, ka tev cilvēki nāk runājoties ļoti tuvu klāt. Ir cilvēki, kur pienāk šitā. Un man bija vienreiz tāda situācija, kur man darba kolēģis. Un viņš pienāk tik ļoti tuvu, man nekomfortabli. Un es tā paspēru soli nost. Viņš, lepns esi kļūs. Es saku, nē, es neesmu lepns kļuvis. Man kaut kādu distanci jāsaglabā. Mēs arī šitā ar Kristu varam sākt darīt. Ka tā kā Kristus pienāk ļoti tuvu klāt, mēs nevis speram soli klāt, bet mēs atkāpjamies. Vienu solīti, otru solīti, trešo solīti. Ieslēdzamies savā istabā, aizslēdzam durvis, novelkam žalūzijas, nogriežam mūziku. Un ziniet, kas ir piedzimis? Nabadzīņš. Pie kura dzīves viss ir vainīgi. Tie citi, draudze, mācītāji, sieva, vīrs, bērni, izņemot viņu pašu. Celies. Celies kājās tikai tāpēc, ka Kristus tev ir klāt. Tikai tāpēc, ka Kristus dod visu vajadzīgo resursu, lai mēs šodien nevis turpinātu palikt savā stāvoklī, bet sākt jaunu dzīvi. Es visu daru jaunu.
Iesim ar šīm pārdomām. Vērtēsim, kur man šodien ir jāsāk celties kājās, kur man ir jāuzņemās atbildības par savu ģimeni, par savu laulību, par saviem bērniem, par savu draudzi, par savu personīgo dzīvi, gal galā par savu veselību. Par savu veselību. Lūksim. Debes Tēvs, paldies par šo stāstu Bībelē. Paldies, Kristu, kad Tu caur savu kalpu Jāni šīs detaļas tik ļoti izceli. 38 gadi, vīrs bez vārda, sabiedrības apspiests, netaisna izturēšanās. Tēvs, šodien to lasot, rodās tā situācija, ka tas notiek šodien, 21. gadsimtā. Jo iespējams mēs katrs tur esam bijuši, sajutuši netaisnību, bezpalīdzību, ievainojamību, izsmieklu, vajāšanas un visbeidzot slimību. Jo reizēm veselība ir tā, ko mēs sargam vairāk, Kristu, par attiecībām ar Tevi. Mēs sakam, ja būs veselība, tad dzīvē būs viss. Absolūti meli. Absolūti meli. Ja dzīvē Kristu tu neesi, tad ir viss. Tad nu ir viss, Kristu. Un es lūdzu, ka Tu caur savu svēto garu darbojies pie mūsu dzīves, Tēvs, un es ticu, ka Tu to dari katru dienu. Pie mums katru īpašā veidā, caur īpašiem apstākļiem. Tēvs, ka mēs varam savas sirdis atvērt šim jaunajam, kuru Tu ienes un kuru Tu piedāvā. Piedod pestītāji, ka mēs Tev bieži vien sūtām 5 mājas tālāk. Tāpēc, ka mēs neesam gatavi tikt pāri savam lepnumam, savam egoismam, savai slimībai, un mūsu ikdiena, mūsu sāpes ir palikušas par mūsu valodu. Mēs negribam, jo mums ir bail no jaunā, mums ir bail no pārmaiņām, kur mums būs jāuzņemās atbildība, kur mums būs jāsāk cilvēkiem piedot, jāsāk runāt, kur varbūt sarunas nav bijušas gadiem. Bet, Tēvs, es ticu, kad kopā ar Tevi dzīve nav tikai brīnišķīga, dzīve ir pārmaiņu pilna. Un Tēvs, palīdz arī taiskaitā man katru jaunu pārmaiņu, ko Tu ienes manā dzīvē, mācīties, Tev atbildēt ar jā. Es gribu vesels kļūt, mans mīļais kungs un glābēji. Nevis meklēt vainīgos, bet gribu kļūt vesels. Tēvs, svētī mūs uz to katru. Tavā vārdā. Āmen.